Evija. Un šodien mēs esam Luco salā un esam sanākuši kopā uz jau 3. sociotipu pikniku. Kāpēc mēs šeit tiekamies? Tāpēc, ka tā ir iespēja dažādiem cilvēkiem vienam otru dzīvē satikt un uzzināt kaut ko vairāk tieši par socioniku. Un socionika tā ir tāda laba lieta, kas mums ļoti daudzās dzīves jomās var noderēt. Pirmām kārtām mēs varam labāk saprast katrs pats sevi, kā mēs katrs darbojamies, kā mēs dzīvi uztveram lietas, kas mums labi padodās, kas ne visai. Tas arī ļoti palīdz savstarpējās attiecībās atrast tos cilvēkus, ar kuriem kopā tu vislabāk dzīvē varēsi justies. Tas mums palīdz arī sabiedrībā savu vietu labāk atrast, veidot attiecības darba kolektīvu, atrast sev vispiemērotāko profesiju. Socionika viennozīmīgi man ir devusi daudz lielāku izpratni par to, kā mēs varam būt iedalīti. Un noteikti man ir devis tādu apskaidrību, kad manā gadījumā es esmu ekstraverts cilvēks, un es sagaidu, ka man pretī, piemēram, otra puse arī varētu būt ekstraverti, un tieši ar to man būtu, teiksim, ļoti laba sadarība. Bet izrādās jau, ka tā nav. Ka tieši tās pretējās lietas ir tās, kas man dara vislabāk un kas mani papildina. Un tas noteikti ir tas, kas man socionikā ir devis to lielāko atklāsmi, kad tieši pretējas man lietas, ne visas, bet lielākoties, tas ir tas, kas papildina mani. Īstenībā to savu tipu tā pa īstam var saprast tad, kad satiek sadarīgo. Jo tikai tajā brīdī tu saproti, kad ar savu dabisko izpausmi tu tam otram cilvēkam iedod to, kas viņam ir vajadzīgs. Tas ļaus vairāk iepazīt pašam sevi, savus, protams, pozitīvās un negatīvās iezīmes. Un tad arī savstarpējās attiecības tas vieglāk ietekmēs. Un nebūs varbūt tās šie strīdi, varbūt šie konflikti, jo vienkārši tad tu izpratīsi to cilvēku, kāpēc viņa tā rīcība ir tāda, un tu vienkārši uz to vairs nedusmosies un, kā saka, necepsies. Ikdienas darbā reizēm rodās situācijas, ka šķiet, ka kaut kas nesanāk vai nepadodas, un lai tas, piemēram, sanāk, publiskā uzstāšanās, šķiet, ka es neesmu pietiekoši trenējies, sapratis, kā vajag prezentēt, vai cits nianses, kuras neesmu atstrādājis. Ar socionikas palīdzību var saprast, ka gluži varbūt šī lieta nav domāta man. Kā rezultātā varbūt joprojām man ir jāuzstājās savu darbu pienākumus pildot, bet tagad es zinu, kāpēc es nevaru sasniegt tos rezultātus, kurus vēlos, un es jau vairs tik ļoti nepārmetu. Es būtībā dzīvoju mazliet laimīgāku dzīvi, jo es apzinos, ka es varu būt ļoti labs visā, ko es daru, bet tās lietas, kuras man nesanāk, gluži vienkārši varbūt nav lēmts, un man jāmēģina būt dzīves piepildījumu citās lietās, kuras savukārt man sanāk daudz labāk nekā citiem. Attiecības tā ir tā mūsu joma, kur vai viņa mūs interesē vai neinteresē, viņa ir. Jā, viņa aizņem ļoti daudz vietas. Un ja ir kaut kādi palīgi līdzekļi, kas palīdz attiecību jomā, viņas saprast vai uzlabot, tad kāpēc gan to neizmantot? Un šis ir ļoti lietderīgs, ļoti tāds labs līdzeklis socionika. Es šogad janvārī nomainīju darbu. Es izvēlējos balsoties socioniku gan savu sfēru, darbs ar cilvēkiem, gan arī savu tiešo vadītāju pēc sadarības. Un pusgadu jau strādāju un ir perfekti. Ir tik perfekti, kā nekad nav bijis. Vienkārši no pusvārda viss ir saprotams, viss ir vienkārši un viss ir izdarāms. Man vismaz vispalīdzošākais ir tas, ka es saprotu, ka ir tādi cilvēku tipi, kuri man drīkst nepatikt. Ka man nav obligāti visi jāmīl, ka vienkārši tādas attiecības. Un vēl man ļoti palīdz tas, ka apzināties, ka tam otram cilvēkam viņš tiešām tā nedara, ka viņš vienkārši savādāk nevar. Jā, tas atslēgas vārds varētu būt socionika attaisno ļoti daudz ko. Tas tā vienkārši ir. Tas nav ne labi, ne slikti, bet tā vienkārši ir pieņem, akceptē, nepatīk, ej projām, bet tu neko nevari. Ir tādi cilvēki, kuriem gribās citus izmainīt. Viņiem vajadzētu paskatīties, ka ir tādi tipi un viņi nemainās. Un varbūt tas var sevi palīdzēt par kaut kādu labāku sava tipa versiju, tā kā uzlabot. Jā, es esmu tur tāda, ka tas var būt daudz foršāks balzaks, varbūt, ja es apzinos, ka es esmu, nevis cenšos būt kaut kas cits, kas es neesmu. Kopā sanāk
daudz dažādi cilvēki, un viņi ir viena tipa pārstāvi. Piemēram, katrs Robespierres var satikt sev līdzīgo, katrs Jesēņins var satikt otru tādu pašu savu tipu pārstāvi. Un tādā veidā katrs no šiem cilvēkiem vairo ticību pats sev, saviem spēkiem un tam, ka viņš ir pilnīgi normāls un sakarīgs cilvēks un ka viņš ļoti labi iedarās sabiedrībā tieši tāds, kāds viņš ir. Plašāku informāciju par sociāniku un dažādiem cilvēku tipiem jūs varat atrast mājaslapā cilvēku tipi LV un turpat arī uzzināt par citiem līdzīgiem pasākumiem, kā ir šodien Lucavsalā.